Viens no visuma dīvainākiem veidojumiem, melnais caurums, savā ceļā laiktelpā kā putekļu sūcējs uzsūc visu matēriju, kas gadās tā ceļā. Spēcīgais gravitācijas lauks tā iekšēnē liek apstāties pat laikam. Viss, kas šim kosmosa reģionam jebkad pagadījies pa ceļam, ir izgaisis uz neatgriešanos. Bet kas tieši ir melnais caurums un kā tas veidojās? Daudzas no teorijām, kas raksturo tā uzvedību un darbības principus, ir balstītas uz fizikas likumiem, kurus novērojam tepat uz zemeslodes, bet par to, kas notiek melnā cauruma iekšienē, zinātnieku aprēķini nespēja pateikt, jo visi zināmie fizikas likumi atduras kā pret sienu. Lai cik noslēpumaini tie būtu, tomēr esam raduši atbildes uz daudziem no jautājumiem, kuri moka astronomu un fiziķu prātus jau gadu desmitiem. Pēc pagaidu novērojumiem melnie caurumi ir iedalīti 3 dažādās kategorijās – zvaigžņu masas, supermasīvie un visbeidzot miniatūrie melnie caurumi. Lai arī izmērs un masa katram no tiem ir savādāka, tomēr relatīvās īpašības, kas raksturo melnā cauruma darbības principus, ir tādas pašas. Kā noprotams no tā nosaukuma, šī cauruma formēšanās iniciators ir zvaigzne, kas ir līdzīga mūsu pašu Saulei, bet ar daudz lielāku masu. Tipiska zvaigzne, kas spēja pārvērsties melnajā caurumā, satur no 5 līdz pat vairākiem 10 reižu lielāku masu kā Saulei. Šīs zvaigznes gravitācijas darbinātā kodolsintēze pārvērš ūdeņradi par hēliju, izstarojot daudz gaismas un enerģijas. Savas dzīves laikā zvaigzne lēnām iztērē ūdeņraža degvielas rezerves, kas tiek izmantots kodolsintēzei. Katrs no jaunizveidotajiem elementiem tiek savienots līdz mirklim, kamēr tas kļūst par dzelzi. Šo elementu Saules gravitācija vairs nespēja pārvērst jaunā elementā. Tas nozīmē tikai vienu – balanss starp enerģiju, kas to pamet, un gravitāciju ir izjaukts, un gravitācija šo cīņu uzvar. Zvaigznes masa tiek gandrīz momentāli saspiesta bezgalīgi mazā punktā. Šis spontānais masas iebrukums zem gravitācijas spēka ir zināms kā supernovas sprādziens, kura atdotā enerģija ir otra lielākā tikai pēc lielā sprādziena. Pēc šī grandiozā notikuma ir radies zvaigžņu masas melnais caurums. Laiktelpas reģions ar tik milzīgu gravitācijas spēku, ka no tā nespēja izbēgt pat gaisma. 1971. gadā 2 astrofiziķi, Donalds Bells un Mārtiņš Rīs, izvirzīja hipotēzi, ka Piena ceļa galaktikas vidū varētu atrasties supermasīvs melnais caurums. Tikai 3 gadus pēc šīs hipotēzes jau cita fiziķu grupa, izmantojot ASV Nacionālās radioastronomijas observatorijas tehniku, no galaktikas centra uztvēra sinhrotrona radiācijas starojumu, kas nozīmē tikai vienu. Galaktikas centrā atrodas objekts ar milzīgu masu, un ap to orbitē ne tikai mazi matērijas gabali, bet arī zvaigznes un beigās visa galaktika. Pēc tālākiem novērojumiem gadu gaitā tika konstatēts, ka gandrīz visu lielo galaktiku centros atrodas supermasīvie melnie caurumi, kura masa var būt no vairāku tūkstošu līdz pat miljonu reižu lielāka kā Saulei. Līdz šai dienā nav skaidri saprotama to izcelsme, bet ir vairākas teorijas. Viena no populārākajām ir tāda, ka šie melnie caurumi savas dzīves sākumā ir izveidojušies galaktikas centrā pēc relatīvi lielu zvaigžņu supernovas sprādzieniem, un tad savas turpmākās dzīves laikā apvienojās ar citiem melnajiem caurumiem, kā arī sava izmēra palielināšanos akcelerēja ar tūmā esošās matērijas norīšanu. Cita teorija pieļauj domu, ka te radās īsi pēc lielā sprādziena dēļ lielā spiediena, un tikai pēc tam ap tiem sāka veidoties galaktikas. Vispār pieņemtas teorijas par to izcelsmi nav. Atšķirībā no saviem mazākajiem radiniekiem, supermasīvā melno caurumu gravitācija nav tik koncentrēta, nozīmējot, ka jebkurš astronomisks ķermenis tā ceļā netiek momentāli sarauts atomu daļiņās, kā tas notiek pietuvojoties mazākiem melnajiem caurumiem. Atšķirībā no iepriekš minētajiem, šis melnais caurums ir tikai teorētisks, jo vēl nereiz nav konstatēts un novērots realitātē. Par miniatūriem vai mikroskopiskiem sauc melnos caurums, kuru masa nepārsniedz vienu Saules masu. Vēl joprojām nav skaidrs, vai tie eksistē, jo pagaidām mazākais atklātais melnais caurums satura apmēram 3,8 solārās masas. Zinātnieki domā, ka zvaigznes, kas ir mazāks par šo masu, zaudējot savu degvielu, pārvēršas par neitronu vai baltajām pundurzvaigznēm. Tas ir atkarīgs no tā izmēra. Lielākos melnajos caurumos gravitācija ir relatīvi maza, jo tā ir izplesta pa lielu lauku. Visbīstamākie ir tieši mazie melnie caurumi.
jo to gravitāte ir koncentrēta. Visticamāk, ka tas tuvojoties gandrīz momentāli izrautu zemeslodi no tās orbītas un sarautu to ātomu daļiņās. Gravitācija būtu tik spēcīga, ka viss, ko tu jebkad esi redzējis savā dzīvē, būtu saspiests melnā cauruma singularitātē, bezgalīgi mazā punktā melnā cauruma iekšienē. Šī pievienotā masa tikai palielinātu melnā cauruma gravitācijas spēku, uz mūžu izdzēšot visu informāciju par cilvēci. Sakot vienkāršāk, neviens īsti nezina, kas ir singularitāte, jo tā ir vieta, kur visi matemātiskie aprēķini un zināmie fizikas likumi vairs nedarbojās. Iespējams, ka singularitāte pat nav bezgalīgs punkts, bet gan jauna elementāra daļiņu forma, kura veidojās, kad tiek sašķeltas līdz šim mazākās zināmās elementāra daļiņas. Atbilde ir īsa un konkrēta. Nē, melno caurumu nevar redzēt vai nofotografēt, jo tā gravitācija ir tik spēcīga, ka no tās nespēja izbēgt pat gaisma. Bet kā tad mēs zinām, ka tie eksistē? Gluži kā jebkurai zvaigznei vai planētai, arī ap melno caurumu orbitē citi astronomiskie ķermeņi. Pārsvarā zvaigznes. Astronomi var novērot šo zvaigžņu orbītas apkārt neredzamam objektam. Beigās arī visa galaktika orbitē ap šo neredzamo melno caurumu. Pēc orbitēšanas ātruma var arī noteikt tā masu. Protams, tas nav vienīgais veids, kā to dara. Melnie caurumi, kas agrāk bija zvaigznes binārā sistēmā, no savu blakām esošām zvaigznēm sūta tās matēriju. Šis ir arī viens no veidiem, kā noteikt, ka konkrētajā vietā atrodas melnais caurums. Šī video publicēšanas laikā lielākās pasaules observatorijas ir apvienojušās projektā, lai beidzot uzņemtu pirmo fotografiju ar melno caurumu. Tas arī īsumā viss par šiem noslēpumainajiem visuma slepkavām. Ja vēlies padziļināt saprast melnā cauruma darbības principus, iesaku noskatīties kādu dokumentālo filmu tieši par šo tēmu. Neaizmirstiet nospiest laiku šim video, piesakot man Instagram un, protams, abonēt šo kanālu.